un šodien mēs parunāsim tieši kā pakalpojumu vai produktu, kā viņu komunicēt tā, kā sūtīt ziņas, kā rakstīt, sūtīt ziņu tādā ziņā, ka to, ko mēs liekam storijos, to, ko mēs liekam postos, kā lai tas sasniedz mūsu ideālo klientu. Mūsu iepriekšējais podkāsts ir bijis par ideālo klientu. Viņš vēl nav nopostojies, kaut kādas daļas ir sapaustotas, ja, bet var atgriezties pie tā. Un, jā, ideālais klients, tad tas būtu tieši tāds klients, no kāda jūs gribētu, ar kādu jūs gribētu sadarboties un kas lai no jums pērk. Kas ir ar tām ziņām un tiem postiem, ko mēs sūtām, ko tu redzi, ko cilvēki dara pareizi un nepareizi, kad viņi meklē to klientu caur storijiem, caur dažādām reklāmām, kas ir tā kā posti Instagram vai Rīla? Tieši sociālajos tīklos? Jā, tieši sociālajos tīklos. To, ko es redzu, kas vislielākā kļūda ir, kas ir droši vien grūti izdarīt, tāpēc, ka vienkārši cilvēkiem nav sakārtotas tās pašas piezīmēšanās lapas, tur pārdošanas lapas, un vienkārši pat taisno pārdot caur sociālajiem tīkliem. Bet sociālajos tīklos nevar nopirkt. Līdz ar to, pieņemsim, storijā stāstīt tur 7 slaidos par to, kas tajā kursā iekšā ir, un tad 8. slaidā ir cena, vai ne? It kā tu man nokomunicē to, kas tev ir, bet man tur nav tā poga nopirkt. Un līdz ar to tad ir sākās tas grūtais process, kad man tev ir jāuzraksta, tad man tev ir jāprasa. Es negribu to čakaru, vēlāk vakarā uzrakstīšu, vakarā es atnāku mājās tur no darba vai daru kaut kādas citas lietas, un es izbēsījies, man vispār nav nekāda vēlme vairāk nekur iedziļināties, un viss, un vienkārši tāds klients aiziet, pazūd. Tā ir viena no lietām, kur es redzu, bet tas nav slikti. Es to pateikšu, kāpēc tas nav slikti. Man arī tik patīk, ka cilvēki to dara. To var uzlabot, bet man patīk, ka to dara, tāpēc, ka vismaz es redzu, ka tad ir kaut kāda kustība. Ka reāli vienkārši ir cilvēks pofīgi, viņam vienalga, viņam nav lapa, viņam nav tur tas, bet viņš nečīks, ka kaut kas nav kārtībā. Viņš vienkārši močī. Kaut vai tajā pašā storijā pārdodot vai kaut kur, vai ne, bet vienkārši tie, kas tāpatās būs tie, kas uzticēsies, tie jau pirks jebkurā gadījumā. To, ko es gribu pateikt, ir tas, ka, ja vēl to sakārtot, tad es pieļauju, ka viņš vēl vairāk varētu pārdot. Jā. Es īstenībā nesen tieši sarakstījos ar vienu dāmu, arī, kas viņai ir kursi, arī tiešsaistē klātienes tikšanās, bet viņa tieši par tiem kursiem stāstīja. Viņa teica, tajā mirklī, kad viņa pielika klāt to linku ar apmaksu uzreiz storijā, viņai bija pa 40% vairāk pirkumu. Kas bija ļoti, ļoti daudz, ko uzreiz nevis vajag to sarakstu, bet kad uzreiz tev tajā storijā. Un tas ir interesanti īstenībā to, ko tu saki, jo viens ir, pieņemsim, tev ir tās attiecības, tu viņas centies caur storijām visu kaut ko dibināt, un tie cilvēki tev vairāk uzticās, jā. Bet šeit jau ir tāds, ņemam vērā, tā ir silta auditorija, kur ir gatava no tevis pirkt. Un līdz ar to tas links viņiem uzreiz, tev nevajag tā kā links, kurš aizved uz mājaslapu, vēlreiz pastāsta pa kursu, par to, kas tur būs, vienalga izaicinājums vai kas. Bet, kad bija uzreiz vienkārši es neatceros uz Stripe vai uz kaut ko, kad ir hops, un vienkārši tu ievadi, nevis ievadi, pat tev ir summa jau ir, vienkārši tu spiedi nopirkt. Jā, kaut vai Stripes, tas nav tik sarežģīti, kaut vai vienkārši uz Stripe. Tas pirmais solis kaut vai Stripes, un otrais solis ir, ja tajā pašā Stripe arī var uztaisīt tās saucamās, checkout lapas, kurās ir aprakstīts vienkārši, kas tur būs iekšā. Kaut vai tajā pašā Stripe vienkārši aprakst to, kas, par ko viņš maksā, lai cilvēki zina, par ko viņš maksā, un viņiem vienkārši poga maksāt un gatavs. Un jāuztraucās. Un iedomājies, tas jau ir. Šajā gadījumā storijas darbojās kā landing page, kā piezīmēšanās lapa. Ja? Jā, un tad beigās vienkārši aizsūt uz to vietu, kur viņš var vienkārši uzspiest pogu samaksāt, kur ir tā page. Vai tu domā, ka tā ir, labi, kļūda, varbūt tāds vārds, bet nepareizi ir darīt, ka, pieņemsim, tev jau storijos ir viss tā kā, tu esi izstāstījis, beigās ir tā poga, kur bet viņi aizved tev uz mājaslapu, un mājaslapā ir vēl viens tā piezīmēšanās lapa. Tad ir pārāk sarežģīti tiem cilvēkiem. Nē, tāpēc, ka, ja tev ir piezīmēšanās lapa, tad tu nepārdodi storijos. Tad tu storijos vienkārši runā tikai un vienīgi par to, lai ieinteresētu tev aiziet apskatīties uz lapu. Jā. Pieņemsim, ko lielu kļūdu, ko es redzu, vienkārši lielākā daļa uzņēmēji, kas taisa, piemēram, Facebook reklāmas kampaņas, un tagad arī man tādi klienti ir. Un arī visi tie freelanceri, kur taisa reklāmas kampaņas. Viņi vienkārši uztaisa kampaņu ar aicinājumu uz Visit my Instagram. Un tad es aizēju uz to tavu Instagram, un ko es tur daru? Skrolēju. Ja ir interesanti. Ja ir interesanti, jā. Sāk iedziļināties tavos postos, sāk kaut ko skatīties, vai nu man tas ieinteresēs vai nē, un viss, un tad vienkārši aiziet projām. Bet tu jau gribi, ja tu gribi pārdot, vienkārši tad sūti viņu tur, kur viņš var nopirkt. Jā.
Nevis tur, kur viņš vienkārši atkal skrolē un atkal sev novērš uzmanību un atkal lidinās tur uz visām pusēm. Jā. Tas, Es nebiju atceries, īstenībā pat, nu, jā, turpin. es gribēju pieminēt klāt to, ko tu iepriekš teici par to, ka atceries kādreiz internetu veikalos bija tāds prikals, ka tagad visos internetu veikalos ir tā, tu pievieno karti un samaksā, vai ne? Mhm. Un, ja es tagad eju internetu veikalā, pirku kaut ko, un man tur ir vienkārši rakstīts, nosūtīsim tev rēķinu, tu uztais pasūtījumu, tad tev jāgaida rēķins uz e-pasta, tev atnāk rēķins, un tikai tad tu vari samaksāt. Tev jāiet savā internetbankā, tev jākopē ir maksājuma uzdevums, summa, pa ko tu maksā, norādi to. Vienkārši tev liekas čakars, kādreiz mums tas likās normāli. Tagad, kad visi var Es ar pievienot uzņēmumu kartes, kontu tā vēl daru. Nu, ar uzņēmumu, jo man ir vieglāk, ka man ir tas rēķins. Laikam, jā, rēķinu vienkārši saglabāt. Nu, tā kā priekš grāmatvedības uzreiz es viņu aizsūtu uz bet Kostpocket. vi, Jā. viņi jau pēc tam viņi jau atsūta tev tāpēc Ah, rēķinu pēc jā, samaksājuma. dažreiz Jā. arī. Kā kurā, jā, bet īstenībā ir daudziem vēl. Tad, man liekas, es maksāju ar rēķinu īstenībā. Varbūt tāpēc, ka es uzņēmumu karti negribu pievienot visu kaut kur klāt. Nu, tā kā, zin, kā tāds Latvijas kaut kāds internetu veikals, neesmu nekad no viņa pircis, nu, tā kā pamēģināsim. Yeah. Tad ir, laikam, jā, tas drošības faktors, man liekas, ar to, kad ir drošāk liekas ar rēķinu. Bet nē, priekš individuāli, nē. Nē. Nu, jā. Tā kā, Mm. tas ir tāds, vienkārši galīgi vienkāršot līdz tam, ka klientam nav tur jādomā, ko viņš dabūs, pa ko viņš maksās. Tad tur jāraksta, tev tur jāmēģina jau iziet cauri nezinu, cik soļiem, pieņemsim, lai reāli tiktu pie tā. Labi, es Pie tā tev laikam labā vairāk var produkta. noformulēt īstenībā to jautājumu, ko es gribu tad vairāk noskaidrot par to. Jo mēs šajā gadījumā runājam par audienci, jā, par tiem cilvēkiem, kuri jau ir tādi silti, kuri gatavi pirkt. Viņš ir izdomājis, viņš grib basketbolu bumbu, viņš aiziet uz attiecīgo tavu veikalu, un viņš vienkārši grib aiziet nospiež pogu, pirkt un pērk. Bet kā tikt līdz tiem cilvēkiem, kur ir cilvēki, kas meklē vienkārši bumbu, bet tu pārdod basketbolu bumbu? Jā. Un to precīzo ziņu, ko sūtīt, jo tas ir kaut kas, ko es saku, pagājušā gada laikā es vairāk un vairāk pievērsu uzmanību. Un es tā pagājušo reizi, mums varbūt podkāstu beigās tur bija, bet ieskicējuši arī šoreiz bija tādas foršas lietas, kur, pieņemsim, ja tu esi fitnes treneris, ja, un tu gribi cilvēkus, kas ir motivēti un kas tiešām strādās pie sevis un ies un skries un trenēsies, ja, nevis tie, kas, tā kā viņi divānā sēdē nopirka to aplikāciju vai to tavu kursu, bet viņš tā arī palika uz tā dīvaini, varbūt vienreiz izpildīja. Un, beigās, it kā tu esi varbūt dabūjis naudu, bet viņš nebūs tas cilvēks, kurš ies nākamo līmeni, tāpēc, ka viņš pat pirmo nav pabeidzis. Ja? Un, Jā. tad, un tā runāšana šajos līmeņos atšķirās, ka tu vari teikt, hei, visi ejam vingrot. Tas ir visiem dīvainā sēdētājiem, tas ir tiem, kas jau vingroja, bet, pieņemsim, šodien viņiem ir jāpēcās, viņiem jāvingro, vai arī tu runā ar to cilvēku, kurš ir, hei, tu esi jau iesākusi vingrot un ej uz sporta zāli, ja tu gribi vairāk uzlabot sev nezinu, vidukļa apkārtmēru, ja izmanto šo manu vingrojumu kompleksu. Un tu uzrunā cilvēku, kurš jau ir apņēmies, kurš jau iet uz šo sporta zāli, un tev viņš vairs nav jāpieceļ no tā dīvāna. Un šo te mazo, kā viņi, man liekas, lielos vilcienos, tad, kad tu skaties vienu vai otru ziņu, tu nemaz neredzi, ko cilvēks, tad, kad viņš ir to storiju uzrakstījis. Bet tad, kad izstāst no šīs puses, es ritīgi jūtu atšķirību, jo es zinu, kādu klientu es dabūšu, es attiecīgi runāšu. Tad pēc kā mēs varam vadīties, lai mēs sasniedzam to savu ideālo klientu, lai mums nav tas, pieņemsim, tas fitnesa coach, viņš negrib to dīvainā sēdētāju, viņš grib to, kas iet un dara, un to, kas iet vienā līmenī, nākošā, trešā, ceturtā, tad ko viņam darīt un ko viņam nedarīt. Yeah. Tad, kad viņš runā storijos, tad, kad viņš runā postos, sociālos mēdījos. Storijos, un parasti, kad visi mēģina runāt, pieņemsim, storijos vai kaut kur citur, tad vairumā jau tu tāpatās runā ar masām, vai ne? Un ar masām es domāju tādā kontekstā, ka tu piesaistīsi gan to, kas sēž dīvainā un domā, ka viņš grib darīt, gan arī to, kas reāli dara. Tā kā abas divas. Man liekas, ka te ir jādomā ne tikai par to, ko tu runā, un lai tas rezonētu ar to, kas klausās, bet arī jādomā par to, kā tu kvalificē to klientu, pieņemsim. Tādam fitnes trenerim jau viegli vienkārši, labs variants ir, ka viņš pārdod kursu. Ja viņam tas ir svarīgi un kursu pārdošana ir svarīgākais, tad krūti viņš viņu pārdeva, bet rezultāts nebija no tā. Tad tavs produkts ir sūdīgs, jo viņi vienkārši nelieto. Ne? Bet pa lielam, tad uz ko fokusējās tas uzņēmējs? Uz to, ka pārdeva produktu, Zaibīs nopelnīja naudu, vai arī pārdevu produktu, un tas atnes rezultātu klientam. Un tagad klients vienkārši iet un stāsta tālāk arī visiem pārējiem, cik tas ir krūts, kā rezultāts. Un tas, ko es teicu pagājušajā podkāstā par to,
par to Eckhart Tolle un to logu un to gaismu. Nu, kad vairums pārdod to logu rāmi, bet tev visu laiku jārunā ir tieši par to gaismu, kas nāk caur to logu. Nu, tas rezultāts, ko Jā. tas klients grib dabūt. Pieņemsim, Var iedot mums, jā, piemērus tieši, paņemot to fitnesu. Man liekas, fitness vienkārši ir izmērāms. Ja jā, coachings, man liekas, ar kaut kādu tur prāta mindset attīstību, man liekas, mazāk izmērāms, varam to pēc tam arī paņemt, jo tas man pašai interesanti būtu. Bet paņemam ar to fitnesu no sākuma. Kas būtu tāds ritīgs jā message un kas būtu nē message. nu, piemēram, fitnesā vispopulārākais ir tas, ka vienkārši visu laiku runā par to, ko darīt. Nu, tur rekurs skaties, tev jāiet šitais ēdiens, tev jāaiziet 3 reizes uz zāli nedēļā, un visu, un tu nometīsi svaru, kas tā arī ir. Nu, reāli, Jā. fitness tur nav nekā sarežģītā. Vienkārši tu vienkārši tu ēd mazāk nekā tu, nu, tā kā, nē, nevis tu ēd mazāk, bet, jā, tu ēd mazāk nekā tu patērē, nu, tā kā, vai ne? Tev ir pāris reizes nedēļā jāpakustās, un viss, un tu tiks pie tā rezultāta, ko tu gribi. Bet čakars jau sākās ar to, ka tas cilvēks sāk domāt, vai viņš to grib, vai viņš to var. Visas tās iekšējās, tur visas tās, Tarakāni. Tie tarakāni un tā domāšana, jā, nu tad vienkārši stāstīt, un te ir tas, ka tev jāsaprot, ir vai nu tu piesaist to, kurš vienkārši dzīvo ilūzijā un domā, ka tas būs baigi viegli, un viņš to izdarīs, pamēģinās nedēļu, viņam nesanāks, un tad viņš atkal atgriezīsies atpakaļ un ēdīs tās savas karbonādes tur ar kūkām un vispārējo. Vai arī tu dabūsi kādu, kurš reāli grib mainīties un darīt, nu tad vienkārši caur tiem pašiem stāstiem vienkārši stāstīt, nu kad neviens jau godīgi nepasaka. Es, piemēram, ja es pārdodu, es saku vienkārši kaut kādā tās pašas kampaņas, ja? Tu uztaisi reklāmas kampaņu, tev pašam būs jāpārdod. Es tev dabūšu to klientu, lai viņš tevī klausās, bet tev pašam būs jāpārdod. Visi grib vienkārši tā, ka iedod man montu to tableti un viss, un es jau pēc nedēļas jau būšu ar 6-paku. Tā nenotiek. Jā, Tad, tu ok, caur to, ko citiem- mēs nedaram, mēs nestāstam, kur tev jāēd šitas, tu ēd šito, ēd 3 reizes nedēļā uz sporta zāli un dzer 2 litrus dienā ūdens. Tas nebūs. Tas ir tas, ko viss, par ko Ko runā. daudz dara, bet Jā, bet kā vienkārši- nevajadzētu pārdot. Nē, to Tas arī var nepārdod. darīt. Es domāju, ka to var darīt, tāpēc, ka tajā brīdī tu sev pozicionē kā eksperts, un tad tevī klausās, redz, viņš man tur pateica, tur pa ēdienu, pa vēl kaut ko. Ok, tas ir pie tādiem, labi, ņemsim to, tas ir izglītojošais posts. Jā, Jā. un starp citu, un papildinot šo, ko es tagad saku, ko tu arī gāji broadcast yourself, un viena lieta, ko es no Briana, kas man vienkārši gadiem tagad iesēdies, ir tas stāsts mācību rīcībā. Vienkārši pilnīgi visu, ko storijos, ja tu ej storijā, ja tu kaut ko stāstu, tad ko tu iemācījies no tā stāsta, un tad kāda rīcība, ko klients var darīt vai nedarīt, lai nonāktu vai nenonāktu tādā situācijā.